Has slipped its note below my door. Kad es dziedu, es izbaudu gan sevi, gan apkārt esošo. Tā ir fiziski sajūta eiforiju, un tā ir gan fiziski, gan garīgi bauda. Sajūta arī savu brīvību iekšējo. Tev ir enerģijas pieplūdums, un tas ir kā lidojums. Ja tu dari lietas, kas tev patīk, viņi nesagādā tev grūtības, un tas ir tas pozitīvākais, ka tas nāk viegli. Teps ir tā lieta, ar kuru es sevi personīgi varu izteikt vislabāk. Es esmu cilvēks, kam radoša darbība ir pati svarīgākā, un tad, kad es radoši pie savas darbības, tad man ir praktiski arī pilnīgi vienalga, ko es daru. Man patīk draugos viens tāds teiciens, es ieteicu citiem, ka nemēģina tēlot cita loma, jo tās viss ir aizņēmts, tēlo pats sevi. Bet man patīk spēt, zinu, kāpēc. Tāpēc man patīk. Tas man var palīdzēt skolē ar lasīšanu. Un tas ir baigi forši, tāpēc, ka es varu citus vinēt. Vienkārši man patīk tas, un es nodarbojos ar to. Ir svarīgi vispār atrast to, kas ir tava kaislība. Atrast viņu un apzināties viņu. Un tad, kad tu esi atradis, apzinājies viņu, tad nākamais solis būtu tas, ka tu viņu vienkārši pilnveido un dzīvo ar viņu. Salsā visi cilvēki smaida. Tā ir tāda pasauli, kurā es iegāju, un es sapratu, tā ir nenormāli pozitīvo emociju lādīte, kur katrs atnes savu kaut kādu emociju, un tad, kad mēs visi sanākam kopā, mēs vienkārši uzsprāgstam. Un tas ir tas pozitīvais tāds sprādziens, kuru mēs varam izjust tikai tad, kad mēs paši ieejam tajā dzīvē un tajā pasaulē. Zirgi ir mana dzīves sastāvdaļa, no kuras es laikam atteikties nekad netaisos. Pirmais, kas ir, manuprāt, nevis tik svarīgi nodarboties ar to, kas tev patīk, bet ir svarīgi nenodarboties ar to, kas tev nepatīk. Un, lai darītu kvalitatīvi to, ko tu dari, pilnīgi skaidrs, ka tam ir jāpatīk. Ja tas patīk, tad es arī ar prieku to visu daru. Manuprāt, tas ir tāds skaidrs, ka tu vari iet uz darbu, kuru tu mīli, un darīt tās lietas, kuras tev patīk no sirds. Ja? Tas nav iet atstrādāt mehāniski, ja? Jo katra diena ir savādāka. Ja? Un katras tās lietas, kuras mēs varam dot citiem, un ja tas rada prieku otram un arī mums, ja? Tas ir neatsverami. Es izjūtu tādu saikni, teiksim, tādas augstas lietas, tā kā ar kosmosu, kad es otrai dvēselē iedodu to savu pieredzi, ko es zinu, un līdz ar to es redzu, kā viņi atverās. Es redzu, kā mainās cilvēks, kā mainās tas fiziskais, un man savukārt ir liels prieks par to, ka atkal viens cilvēks jau ir iegūs kaut ko. Tā kā es esmu bagāta. Tā saucamā sirdslieta manā skatījumā nepakļaujas ne laikam, ne telpai, un pats svarīgākais sirdslieta nepakļaujas arī modes tendencēm. Tas ir ārpus laika, ārpus telpas un ārpus jebkuras saprašanas. Tā ir lieta, ar kuru tu vienkārši saplūsti. Un manā gadījumā tā ir ielu vingrošana. Un ielu vingrošana ir tas veids, kādā es varu atslēgt savas domas. Un tā ir sava veida meditācija, tikai aktīvā, dinamiskā kustībā. Un kāpēc tieši kustība? Jo man šķiet, ka kustība raksturo arī dzīvību. Un man ļoti svarīgi ir justies dzīvam. Tas, ko es esmu sapratis priekš sevis, kad nejaušība nav un netaisnība arī nav.
ir savu veidu kārtība, kādā noris lietas uz šīs pasaules, un ne tikai uz šīs. Un ja mēs runājam par to, kāpēc ir labi darīt to, ko tu dari, tad, kā es saprotu, arī tam pamatā ir savu saiknīti ar to. Un ja reiz visam ir savu kārtību, tad tā ir dāvana no augšas. Un katrs darbs padarīts no vislabākās sirdsapziņas, tā ir pateicība par šo dāvanu.